Sveiki, sveiki! Nu tā, šis ir pirmais video ciklā par matemātiku divu tematiem, priekšmetiem, un mēs tipiski sākam ar matemātiskās indukcijas principu. Kas tas tāds ir, kam tas vajadzīgs, kāpēc matemātiķiem gribējās tādu ieviest. Un matemātiskās indukcijas princips ir vienkārši pierādīšanas forma. Tas pierāda apgalvojumus, kas ir atkarīgi no naturāliem skaitļiem. Ja? Apgalvojumi, kur mēs varam piemērot pirmajam, otrajam, trešajam, kaut ko, kur mēs varam uzskaitīt gadījumus pēc kārtas. Un tas ir vajadzīgs, jo dažreiz mēs saskatām sakarības, bet kā mēs zinām, ka tās sakarības ir patiesas? Es sākšu ar to, ka es parādīšu vienu piemēru, kuros liekas, ka ir kāda sakarība. Mums ir riņķa līnija. Es došu riņķa līniju, un uz riņķa līnijas malām, uz riņķa līnijas, pašas riņķa līnijas, mēs atliksim punktus. Es sākšu ar diviem, tikai ar diviem. Šobrīd ir divi punkti, ja, viens un divi. Un, ja es novilku līnijas starp šiem punktiem, man ir divas daļas. Es ieviešu vēl trešo punktu. Tagad man ir 1, 2, 3, 4 daļas. Ja es ieviešu tagad ceturto punktu, ies- cik daļas būs? Šobrīd būs 8. Un man sāk rasties hipotēze. Es pierakstīšu to apakšā. Hipotēze, ja ir n punkti, un iespējams, ka jums arī šī hipotēze tagad ir radusies, ja ir n punkti, tad ir 2, 4, 8, tās ir divnieku pakāpes. Protams, tikai par vienu mazāk nekā šeit būtu. Citādi te būtu 16, te būtu 8, te būtu 4. Tad ir 2 n pakāpe n-1 daļas. Jeb citiem vārdiem sakot, katrs nākamais punkts palielina daļu skaitu divas reizes. Un paskatīsimies, vai tā izpildās jau ar piekto punktu. Jā, mums tagad ir 5 punkti, cik mums ir. Skaidiet man līdzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Šoreiz izpildās, šoreiz mums ir 16 daļas. Jā, loģiski. Un, ja ir 6 punkti, cik tagad būs? Es atļaušos nozēst šos punktus. Citādi netīšām pārskaitīsim. Un aiziet, novilkšu pēdējo punktu. 6. punkts. 1, 2, 3, 4, 5. Un šeit ir tas, ko es jums vēlētos tā kā parādīt. Šī fantastiskā īpašība. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 un 31. Un mēs redzam, ka šī hipotēze nestrādā. Hipotēze mums ir jānoraida. Tieši pie 6 šis izpildījās. Jūs varat šo atkārtot paši, es jūs nemuļķoju. Tiešām mums likās, ka kaut kas šeit būs, bet nebija. Un mēs redzam, ka ir daži likumi, kur mēs redzam tādas kā sakarības, bet tās nav īstas sakarības. Ar kādu brīdi tās salūst. Vēl es nesen redzēju, lūk, šādu te gadījumu. Un sarēķināju pie dažādiem gadījumiem, kad n ir 1, es izrēķinu, teiksim, kopā būs 43. Ja n ir 2, es iemetu kalkulatorā 4 plus 2, 47. Kas tiem kopīgs? Tie ir pirmskaitļi. Tie dalās tikai paši ar sevi un ar
Un ar 1, ja es ielieku 3, 9 plus 3, tas iegūst 53, un tas ir arī pirmskaitlis. Un liekas, ka tā turpināsies visu laiku, izņemot, protams, gadījumu, kad es ielikšu beidzot 41. Ja? Un kāpēc? To var redzēt vienkārši jau iznesot ārā 41 kā kopīgu reizinātāju. Tas ir skaitlis, ko es varu sadalīt reizinātājos, tāpēc šis nevar būt pirmskaitlis. Lūk, tā. Tātad mums atkal ir viens likums, kur liekas, ka mums visu laiku būs pirmskaitļi, bet ne vienā gadījumā. Tomēr šis nav pirmskaitlis. Un, ja, un tie ir tādi vienkāršāki piemēri. Praksē matemātiķi un datoriķi bieži saskarās ar daudziem likumiem. Ļoti aktuāli, piemēram, kriptogrāfijā. Mūsu datu drošībā ir pētīt, pētīt likumus, pēc kuriem var atklāt jaunus pirmskaitļus. Un ir tāda, ka universāla likuma nav. Un, ja šāds likums atrodas, nu, tad ir lielais jautājums, vai tas likums tiešām strādā. Bieži vien nē, bieži vien kādā brīdī šis likums izgāžās. Un uz pirmskaitļiem, piemēram, darbojas visa mūsu drošība, mūsu paroles. Mūsu paroles pašā būtībā ir vienkārši ļoti lieli pirmskaitļi, kas mums ir piekārtoti. Tik lieli, ka krāpnieki, kas varētu mēģināt uzlauzt mūsu informācijas sistēmas, nu, krāpnieku datoriem vajadzētu miljardiem gadu, lai tos uzminētu, pat ar ļoti jaudīgiem superdatoriem. Un kvantu datoru laikmetā tas atkal drīz mainīsies. Tāpēc, ja mēs saskaramies ar kādu jaunu likumu, ir vajadzīgs matemātiskās indukcijas princips bieži vien, lai pamatotu, ka šis likums tiešām ir patiess. Nākamajā video mēs redzēsim jau pirmo piemēru, kur mēs to pielietosim.